laukuma. Dinaburgas rezervistu soliņš. Bez jau pieminētā vārdsarga Džiguļova rezervē ir Sergejs Pagodins, Edgars Burlakovs. Atklāt sakot, viņa netikšana sākuma sastāvā ir neliels pārsteigums. Iespējams ir trauma, iespējams, ka futbolists vienkārši nav šobrīd labākajā sportiskajā formā. Iespējams, tas saistīts ar kaut kādiem taktiskajiem risinājumiem. Un stūra sitiens pie Viktora Spoles vārtiem. Valerijs Bogdans un Vladimirs Žavarankovs arī ir rezervē Dinaburgas klubā. No tuvā stūra Tonijs Savevskis. No mums tuvā stūra izpilda stūra sitienas maķedonietis. Un vēl viens stūra sitiens no pretējās malas. Tagad droši vien pie bumbas dosies Kacavos. Nē, Kopitis, 12. numurs. Viņš izpildīs stūra sitienu no pretējā tālā mums stūra. 1-1 Dinaburgas un AEK mačā. Un ļoti pašaizliedzīgi Dinaburgas spēle aizsardzībā, nosargā savus vārtus. 2 Grieķu kluba futbolisti varēja iebakstīt, iestumt bumbu vārtos. Neizdevās viņiem to izdarīt. Beidzot arī Sarauja atskan nedaudz garām vārtiem. Kostis iedeva lielisku piespēli savam uzbrukuma partnerim Nikolaidisam un nedaudz garām vārtiem. Vēlreiz tā ir iepriekš epizode pēc stūra sitiena pie Spoles vārtiem. Joprojām 1-1, beidzot Sarauja arī atskanēja Daugavas stadionā. Nav jau kas īsti to Sarauju kliedz. Dobašs. Pakreiz komandas kapteinim Kostenoglu. Kostis. Kostenoglu. Bīstami spēlē Kostenoglu, nedaudz rupja. Un soda sitiens. Vispār jau mūs līdz tā varētu iemācīt grieķiem arī Sarauju. Vienīgi neteikt, ko tas nozīmē. Cik tad ilgi viņi var dziedāt? Patiešām uz īsu brīdi tikai pieklusa grieķu dziesma, kad Dotovs guva vārtus. Dotovs ar bumbu. Un uzbrukums apstājies. Pārāk ilgi domāja, ko darīt ar bumbu grieķu futbolists. Piespēlēt aizsardzībā Kostis. Glazovs pārkāp noteikumus. Dinaburgas komandas kapteinis. Kasapis. Nē, atstāja bumbu Vlahosam, pats skrien uz kreiso malu un saņem bumbu. Tu darbos iespēles soda laukumā. Savevskis atņem Dinaburga bumbu, Isakovs, Piņaskins un kreisajā pusē Kurbatovs. Glazovs, Piņaskins. Piņaskins varētu pats biežāk uzņemties iniciatīvu, protams, apspēlēt 1, 2, 3 spēlētājus.
Jānoriskē, jāpamēģina, varbūt izdodas. Kurbatovs. Karašausks. Panāk bumbu Jurijs Karašausks, taču pareizi vietu vārtos izvēlās arī vārdsargs Nikolaidis. Neizdodas šoreiz Nikolaidisam apspēlēt Šmiko, bet tik un tā Nikolaidis ir pirmais pie bumbas. Viens tuvojas nobeigumam. Pirmais puslaiks. Zizeļevs un uz priekšu Zagrodina piespēla Fedotovam. Fedotovs jau šajā malā Dabašs pārkārt noteikumus. Ātri izspēlē šo soda sitienu. Rīdenburga, protams, kā aizmugura. Un galu galā uzbrucējiem pašam arī jāseko, kur viņš atrodas, vai aizmugurē, vai nē. Jāseko spēlētāju izvietojumam ne tikai savu, bet arī, un varbūt pat pirmām kārtām pretinieka spēlētāju izvietojumam. Dobošs. Savevskis. Atkal Dobošs. Varbūt minūte, divas, varbūt, nevairāk ir līdz pirmā puslaika beigām. 1-1 joprojām Kausvieglo Kausīs cīņas spēlēs starp Daugavpils Dinaburgu un Atēnu klubu AEK Isajevs. Piņaskins. Karašausks, laba piespēle, bet vārdsargs paspēs. Ļoti labi šādās situācijās, ļoti ātri orientējas Grieķu vārdsargs Atmatsidis, gluži kā vēl viens aizsardzības spēlētājs Karašausks. Zaudē bumbu Karašausks, Vlahos, Kalidzakis. Un noteikuma pārkāpums, un līdz ar to arī pirmā puslaika beigas. Pēc pirmajām 45 minūtēm 1-1 Fedotovs guva vārtus Dinaburgas labā. Nikolaidis tūdaļ pat rezultātu izlīdzināja. Spēlē futbolā Dinaburga Atēnu AEK. 1-1 pēc pirmā puslaika Aleksandrs Fedotovs guva vārtus Dinaburgas labā, bet tūdaļ pat pēc nepilnas minūtes Nikolaidis rezultātu izlīdzināja. Spēlētāju maiņas AEK sastāvā ar 24. numuru, pareizāk spēlētāju maiņa ar 24. numuru laukumā Arnars Gretarsons, islandietis futbolists, kurš tikai pirms šās sezonas iekļāvās AEK sastāvā. Viņš spēlēs uzbrukumā, viņš ir uzbrucējs gados ļoti jauns, salīdzinoši jauns, ļoti jauns, diez vai 25 gadi šim spēlētājam. Un viņš nomainīja 18. numuru Evripidisu Kacavosu. Tātad 1-1 pēc pirmā puslaika. Otrajā puslaikā pa labi Viktoras Pols un Dinaburgas vārti, pa kreisi Atmatsidisa un AEK kluba vārti. Gretarsons saņem bumbu. Nē, tas nav Gretarsons. Atvainojos, tas ir augumā mazais, ātrais aizsargs Kasapis, kurš ļoti bieži pieslēdzas uzbrukumiem. Dinaburga, Karašausks, Piņaskins. Nesanāca tā, kā bija domāts. Man ir priecīga ziņa hokeja līdzjutējiem, domāju, ne tikai hokeja līdzjutējiem. Šodien Minskā Austrumeiropas hokeja līgā
Juniors Esamika ar 5-2 pārspēja Tivoli komandu. 2-2 bija rezultāts pirms pēdējās trešdaļas. Pēdējā trešdaļā mūsu hokeisti guva 3 vārtus. 5-2 vārtus Juniors Esamika labā guva Juris Ozols, Romāns Nikiķins, Vilnis Nikolaisons, Valērijas Kulibaba un Pāvels Parhomenko. Apsveicam hokeistus, viņa līdzutējus. Viena priecīga ziņa šovakar ir, varbūt otru sagādās Dinaburga. Karašauskas, Isajevs un atpakaļ Šmikovam. Šmikovs, Maskavas Spartakas skolas audzēknis, tieši tāpat kā Piņaskins, tieši tāpat kā Zagorodins. Tas ir saistīts ar to, ka Dmitrijam Kuzmičovam ir cieši sakari ar šo klubu, ar pašu Romantsevu. Viņš savulaik bija Romantseva palīgs. Krasnē Presņa komanda bijušā PSRS čempionāta 2. līgā. Grieķi uzbruk. Gandrīz nogāž, gandrīz neskaitās, bet tik un tā Piņaskinam brīdinājums. Viens pats, gandrīz viens pats, kad mēs varēs šo momentu atkārtojumā. Pirmo vārtu autors Nikolaidis rāvās uz vārtiem. Tas nebija pēdējās cerības. Sots, jo lūk, vēl viens aizsargs Zagorodins nāca palīgā. Tāpēc tikai brīdinājums. Pretējā gadījumā varēja būt arī sarkanā kartīte. Savevskis izpildīs soda sitienu, piespēle soda laukumā. Bumba Dinaburgai. Viktors Pola ātri to ievada spēlē. Šmikovs. Ilgi domā Šmikovs, kam lai piespēlē. 6 Grieķu kluba futbolisti Dinaburgas laukuma pusē tādējādi traucē uzsākt uzbrukumu. Nē, viss ir pareizi. Kurš vienkārši bumba tika ievadīta laukumā, ievadīta spēlē ne no tās vietas. Vēl viena spēlētāja maiņa būs AEK kluba sastāvā. Žēl, ka neredzēsim brazīlieti Batistu, kurš vairs neskaitās ārzemnieks šajā klubā. Viņš pat šeit staigāja pa tribīnēm, bija sastopams pārtraukumā Bāriņā katrā ziņā. Tūl viņš neizskatījās pēc spēlētāja, kas varētu doties laukumā. Noteikti, ka arī nedosies laukumā. 5. numurs tiek nomainīts. Nikolaos Kostenoglu komandas kapteinis Piekļuvodams atstāja laukumu. Viņa vietā ar 7. numuru Maladenis. Hristos Maladenis laukumā. 23 gadus jauns spēlētājs. Tāla piespēle sodlaukumā un 2-1 AEK labā. Aizsardzībai jāuzņemas vaina par šiem zaudētajiem vārtiem. Mihails Vlahos, 6. numurs, aizsardzības spēlētājs pieslēdzās uzbrukumam un ar galvu guva vārtus. Savevskis iespēlēja bumbu sodalaukumā un Vlahos spole. Nespēja šeit neko glābt aizsargi tikai noskatījās. 1-2. Dinaburga zaudē pašā otrā puslaika sākumā, viesi guva vārtus. Tagad tā kā vajadzētu iet uz priekšu, tā kā vajadzētu atspēlēties, vajadzētu vismaz panākt neizšķirtu, bet no otras puses tā kā nedaudz bail. Jo var dabūt atpakaļ pretuzbrukumu. Ļoti ātri ir grieķu futbolisti, ļoti tehniski un ļauj tik viņiem vaļu. Šmikovs ar bumbu. Gretersonam neizdodas pārtvērt šo piespēli. Karašauskas un bumba tomēr zaudēta. Kostis. Noteikuma pārkāpums pret Kostisu. Kostis pagājušajā Grieķijas čempionātā bija 2. rezultatīvākais spēlētājs. Vēlreiz
Atkārtojumā redzam, kā grieķi izvirzījās vadījumā. Ja uz tā saukto uz pretkustību noķēra spoli Vlahos. Vārtsargs jau nāca uz to stūri. Bumba tieši te brīdī lidoja tālajā stūrī un ielidoja. Atgādināšu jums, cienējamie futbola līdzjutēji, ka šovakar jūs varēsiet redzēt arī Čempionu līgas otrās kārtas, grupu spēļu otrās kārtas apskatu. Daudz ļoti interesantu, dramatisku maču. Tā ka būs daudz kas interesants jums redzams. Nu, un uzreiz jums pateikšu, ka 22. oktobrī Latvijas televīzija translēs tiešraidē maču starp Minhenes Bavāriju un Paris Saint-Germain. Tas būs 22. oktobrī. Tagad 2. oktobrī Dinaburga AEK 1-2. Pagodins, Burlakovs parīgi iesildās. Jūs pirms kāda brītiņa redzējāt, gatavojas doties laukumā. Jau redzot, būs maiņas arī Dinaburgas sastāvā. Un Spole šoreiz atvaira Savevska sitienu, bet atkal gandrīz visu norganizēja Mihails Kasapis. Trešais numurs, kreisais malējais aizsargs, kurš ļoti aktīvi darbojas uzbrukumā, un ja tā pavērtē, pat grūti pateikt, kas viņš šodien ir vairāk, uzbrucējs vai aizsargs. Spole glābs un aizmugurē bija Nikolaidis. Tā ka pat ja viņš arī gūtu vārtus, tie neskaitītos. Bet pēc tālsitiena bumbu atvairīja Spole. Nu, acīm redzot, pirmajā puslaikā AEK komanda saprata, un komandas vecākais treneris Rumānis Dumitriju saviem futbolistiem ieskaidroja, ka pastaigājoties nesanāks aizvest no Rīgas 3 punktus. Arī grieķi prot rēķināt, arī viņi saprot, ka punktus jākrāj kopējā krātuvē. Fedotovs par tālu atlaiž bumbu. Lūk, jūs redzat pa kreisi brūnā metālī brillēs AEK kluba vecākais treneris un viņa palīgs Antonis Minou. AEK atkal dodas uz priekšu. Nu, interesanti, ka abām komandām pamatkrāsas šiem klubiem ir dzelta un melnas. Vienkārši šodien